Ruto Metāls ir kokapstrādes iekārtu ražotājs kopš 2021. gada. Ruto Metāls veic iekārtu ražošanu, restaurāciju, uzlabošanu, pārveidošanu un remontu. Tā ražojam kokapstrādes iekārtas, sākot no visādām līnijām līdz dažādiem zāģiem, evelēm, pacēlājiem, transportieriem, kā arī malkas žāvēšanas kastes, pulveru krāsošana, dažādas citu veidu iekārtas. Šīs iekārtas galvenokārt ir nepieciešams kokapstrādes pārstrādātājiem. Un tas ir visa veida zāģi, tie ir garani zāģi, tie ir garinātāji, daudz zāģi. Projekts sākas ar to, kad tiek runāts ar klientu par viņa vēlmēm, vajadzībām, tad sākās rasēšanas darbi, tiek uzrasēts un aprunāts, kā tas viss izskatīsies un kā tas viss strādās. Un tālāk jau notiek materiāla iegāde un viss pa etapiem. Sākot ar metāla griešanu un samitināšanu. Nākamais solis ir virpošana, frēzēšana, visas pieslīpēšanas, un tad jau tiek likti izēja materiāli, lai iekārta varētu strādāt atbilstoši savām funkcijām. Tālākais solis ir krāsošana. Visas izgatavotās iekārtas tiek krāsotas ar pulverkrāsošanas tehniku. Pulverkrāsošana ļauj ne tikai pārveidot estētisko izskatu, bet arī ļauj pagarināt iekārtas kalpošanas laiku, jo materiāls ir ilgāk aizsargāts no apkārtējās vides ietekmes. Piegādē līgumos parasti netiek atrunāta. Tā tiek atrunāta atsevišķi, ja tas ir nepieciešams, protams, mēs to varam izdarīt. Un tad tiek aizvests pie klienta, uzstādīts arī, ja tas ir nepieciešams, un tiek notestēts, lai viss atbilst vajadzībām. Ruto Metālu nolēmām izveidot tādēļ, ka mums iepriekš bija šāda veida pieredze citos darbos, un vīram šī ir ļoti liela sirdslieta, un tādēļ izlēmām, ka mēs varam darīt to paši saviem spēkiem, ražot iekārtas, kuras ir nepieciešamas kokapstrādes pārstāvjiem. Strādājam individuāliem risinājumiem, nevis tikai ar standarta iekārtām, bet arī katram klientam ir sava pieeja pēc nestandarta iekārtām un situācijas un viņu vēlmēm. Ruto Metāls – ražošana, restaurācija un remonts.